Tad šodien nebūs tāda klasiskā teorijas mācīšanās vai kaut ko tādu, kas universitātē būtu sastopams. Es domāju, mums padarbosimies vai praktiski. Un centīšos mazāk pļāpāt, bet ļaušu jums darboties un iegūt vienu no otras vairāk, jo, manuprāt, tā ir tāda enerģijas apmaiņa, ko jūs varat dot viens otram, un es savukārt arī gūt no jums, un pēc tam mēs varam diskutēt, apmainīties informāciju, un cerams, kāds pozitīvs rezultāts būs. Ieteikti paņemt katram savu krēslu un iet uz zāles vakarā. Un es esmu cīnījusies un kodus, bet man liekas, tur varētu šodien kaut ko pamainīt. Es tāpēc, kad es nekad neesmu mācījusies neko šādu tam līdzīgi. Es pēc izglītības korķiģenti un arī dirģēju kursu, bet tāpēc būtībā esmu šeit, lai varbūt kaut kāda jauna virzība. Es domāju, ka tādu uzmanāt kaut ko vairāk, un mums ir ideja arī kaut kādas izstādes ideja, tad mēs domājam to attīstīt un tā kā, lai cilvēks ietekmēt. Man liekas, tas ir šausmīgi svarīgi, jo tas viss notiek attiecības, jo par visu ir jāuzzina arī citiem, ne tikai tas, ka mēs paši vienkārši to zinām. Man liekas, ka es ceru, ka es kaut ko uzsveru. Sabiedriskās attiecības. Nu jā, man viena kolēģi iet projām, un man tagad viss jāmācās. Es it kā esmu skolā mācīsies, bet skolā tas tā. Tas bija sen un nav taisnība. Tas nebija sen, bet nebija taisnība. Kādu ir arī rakstījusi preses relīzi, un tas nav gluži pirmās dienas tāds jautājums, kas ir pilnībā no uzsākums. Bet mēs pieķersimies mazliet visam pēc kārtas. Šodien padarbosimies arī ar mums tādu lietu kā video treniņš, un taisīsim video preses relīzi. To jau nosaukt preses relīzi, video relīzi, jo tādas lietas kļūst arvien populārākas un ir jāiemācās savu to foršo ideju nogādāt līdz tam skatītājiem, klausītājiem. Es mēģināju atrast to ideālo formu, kur ir laikam labi noslēgta. Es nevienu žurnālistu nepazīstu, un VR aģentūrā strādājuši arī nepazīstu, un es vienmēr varēju izspiest, kā rakstīt pareizi relīzi. Rakstam non-stopā, pilnīgi nevienā mirklī neapstāvēt. Pēc 5 puslapu pilnā, cik jums spēka. Un tad, kad tas ir izdarīts, apstājamies, vai es pateikšu kādu mirkli, kad apstāties. Skatīsim tālāk. Tas ir ļoti sākot. Andrei, par savu. Par savu. Tev tuvāk. Visus esam sagatavojuši telpas, mums ir pirmizrāde vai atklāšana. Mēs jau jūtamies noguruši līdz tam, ka mums nav spēka vairāk padomāt par to, kas tad uz viņu ir jāuzaicina obligāti, kādiem jāskatās ielūgumiem, kad rīkot šo pieņemšanu, kādu preses pārstāvus ielūgt. Tās ir lietas, par ko ir jāsāk domāt diezgan agri, pat tad, kad projekts sākas dzimt. Man tas projekts šobrīd ir tāds šausmīgi tajā trausmajā stadijā, kad ir bailes viņam uzpūst, vai
vispār par to drīkst kādam teikt, un vai par to drīkst rakstīt, un man sākumā, kā? Man par to jāraksta, tas tikai mans, tas nedrīkst to tur uzrakstīs. Nu labi, bet palīdzēja tas tavs teksts, ka tu teici, nu, vai no sākuma stādījā, visiem par visu izstāstīt, es vēl gribēju tad prasīt, nu kā, vai tu tā drīkst, vai tu kāds uzreiz tur prasa? Vai tu nepieķersies uzreiz tam panēļam, man viņš ir jāpaudzē līdz kaut kādam tādam veidu. Gribas vienmēr, tas bija uzdevums tam rakstīšanas procesam, vai ne, bet tā es izdarīju. Un tad no tā viena projekta, jo paralēli šobrīd ir 2 projekti, pārlieku uz nākošo projektu, kuram būtu arī darāmo darbu sarakstīšu. Nu tā man sanāca pierakstīt. Beigās es tā zinu, par ko iet runa, un tad jāiedod svešam. Vai es neesmu nogriezis būtiskās lietas, kas man gadās. Nu, Diriģents tur stāstīt, un viņam acīs viss ir rakstīts, bet tu nesaproti, kā lai tu uzrakst uz papīra. Un tas tagad šobrīd ir tāds mans pēdējā laika uzdevums. Tas, kā mēs to diriģenta spīdumu acīs varam nogādāt pie tā skatītāja, klausītāja, tas ir tas mūsu uzdevums, un mēs viņu varam ielikt saprotamos rāmjos, teiksim, padarīt populāri zinātniski. Ja viņš runā tikai savā valodā, tad mēs pasniedzam klāt vēl kaut kādu citu mērcīti, un tas vienkārši būs saprotamāks kuram. Projekta konkursā ir cita valoda, citas lietas, un tas ir tas, par to odzi ir. Es pat esmu sēdējis kultūra kapitālā vērtējot projektus pēc 200 projektiem, tad tu atrod to projektu, kurā ir kaut kāds smieklīgs teikums vai tāda rītkopa, kas ir vienkārši tāda, cik skaisti uzrakstīts, un īstenībā to pēkšņi ievēro visi, un šis projekts kaut kādā veidā ar tādu drusku nepareizumu, viņš vienkārši pievērš uzmanību, un viņš ir pēkšņi ļoti tāds īpašs, silts, tāpēc viņš ir kaut kā ļoti cilvēks.